Izstāstīšu, kā pārprogrammēt Multicolor 403 modeli no turpgaitas uz atgaitas caurvadu pirms tas tiek eksploatēts un pirms 1 litra uzskaites. To var darīt montāžnieks pirms montāžas darbiem un tā tālāk. Tātad mums šī gadījumā ir 2 podziņas, kreisā ir bultiņa, tātad mēs spiedīsim kreiso podziņu un turēsim vairākas sekundes līdz mums displejā parādīsies sadaļa numur 1 user, turpinām turēt, neatlaižam un virzamies līdz sadaļai 3 setup. Atlaižam podziņu, tad nomainās ekrāniņš, bet tas nekas spiežot bultiņu īslaicīgi, tātad vairākas reizes aiziesim uz sadaļu 3, 0, 0, 7. Attiecīgi atlaižot podziņu, mums uzrādās skaitītāja dotā brīdī programma. Tātad šī gadījumā tā ir inlet, viņš ir programmēts turpgaitai, tas ir pēc noklusējuma. Ja mēs vēlamies mainīt uz atgaitu, tad mums ir nepieciešams piespiest podziņu, kas ir labajā pusē un atlaist. Viņš sāks mirgot, tātad mēs varam vēlreiz ar labo podziņu nospiežot, nomainīt uz outlet. Izvēlējamies pozīciju outlet, kas nozīmē atgaita, viņš mirgo, un lai mēs apstiprinātu, mums jānospiež kreisā podziņa. Parādās displejā kreisais stūrī apakšā OK, un displejā beidz mirgot outlet. Lai iziet uz sākotnējo displeju, mums ir jānospiež kreisā poga un jātur. Tiklīdz mums sāks displeja parādīties sadaļa 1 user. Atlaižam, un attiecīgi mēs jau esam sākotnējā displejā, un displeja augšējā kreisajā stūrī, tātad mums ir attēlots, kurā pozīcijā viņš ir mums dotai brīdī programmēts. Tātad atkal ir lociņš ar bultiņu, šī gadījumā bultiņa ir apakšējā sadaļā vērsta uz kreiso pusi, tas nozīmē, ka ir atgaita. Ja būtu turpgaita, lociņš būtu no augšējās puses ietu, un bultiņas virziens būtu no augšpusē uz labo pusi vērsts. Identiski to var veikt atpakaļ arī no turpgaitas programmēt uz atgaitu. Un tātad šo funkciju var veikt montāžnieks uz vietas objektā līdz 1 litra uzskaitē. Pēc 1 litra uzskaites tur būs, diemžēl, jāgriežas pie mums. Paldies par uzmanību!